Spēlē noslēgusies ar rezultātu 5-4 uzvaru Tā intervija ar HK Mogo uzbrucēju Edgaru Lībsbergu, diemžēl sīvā cīņā piedzīvot zaudējums 4-5 pret Zemgali. Pastāsti vispār par spēli, gāja gan kā pa viļņiem, cik labi bija pirmā trešdaļa, cik slikti bija otrā? Nu, kā jau pats teica, pirmā trešdaļa bija ļoti laba. Iesākām labi un kaut kā turējāmies pie spēles plāna. Otrajā spēlē mums to visu plānu pabojāja divīši. Kaut kā baigi nedisciplinēti sākām spēlēt un pajuka līdz ar to tas spēles ritms un pārlauza. Jelgavnieki izmantoja savas iespējas un pārlauza to. Ja nemaldos, 3 goli vairākumā, tas ir diezgan labs rādītājs. Mališs cepuri nost Jelgavniekiem. Šosezon jau otrais zaudējums pret HK Zemgale. Vai tas sanāk jūsu neparocīgākais pretinieks? Kā tieši ir spēlēt, kas viņos ir savādāk nekā ar citiem? Jā, mums tie neparocīgākie pretinieki sanāk Jelgava noteikti. Tie, kas ir ātri un trenējās visu laiku, tāpat arī Prizma. Pret tām komandām mums iet visgrūtāk pagaidām. Nākošajā nedēļā jau ir kontinentālā kausa izcīņa, vai pirms šīs spēles treneris kādu īpašu spēles plānu jums lika izpildīt šajā spēlē? Maksimāli izpildīt spēles plānu, tā lai maksimāli varētu sagatavoties kontinentālajiem, pēc iespējas pietuvinātāk hokeju spēlēt tam, kā mēs spēlēsim tur. Pirmajā periodā varbūt sanāca, un pēc tam jau bišķi pārlūst tā spēle. Labi, paldies un veiksim kausā. Ar mums ir HK Mogo galvenais treneris Oļegs Sorokins. Sīvā cīņā piedzīvot zaudējums pret HK Zemgali 4-5. Spēle gāja kā pa viļņiem. Kā pats raksturot spēli? Es teikšu, noraidījumu pilnīgi noteikti salauza mums šo spēli. Otrajā trešdaļā sēdījām vairāk tajā laukuma pusē, un līdz ar to Zemgali izdevās gūt vārdus. Kaut kur arī, protams, mūsu paviršības nedaudz teiksim tā, nav ko teikt īstenībā Malaģu. Zemgalē cepuri nost, ka viņi spēja no 0-3 atspēlēties. Vai Zemgali raksturotu kā neparocīgāko pretinieku pagaidām turnīrā? Neparocīgākais vai nē, kaut kādā ziņā jāsaka, ja mēs esam zaudējuši 2 spēles no 3, tad laikam tā ir jāsaka, bet man liekas, ka ļoti labi Aigars Ciprus ir pastrādājis ar pušiem, viņiem tiešām ir visi puši labā fiziskā kondīcijā, spēja izturēt visu spēles gaitu un diezgan stabili arī spēlēt, tā kā skaidrs, ka visās komandās ir vēl vietas, ko varētu aizpildīt, bet man jau no sezonas sākuma ir paticis, kā Zemgale spēlē. Pirmo spēli aizvadīja Andris Siksnis. Vai pats esi apmierināts ar viņu parādīto sniegumu? Es domāju, ka jā, ka tīri labi aizdīs skaidrs, ka viņam ir jāiejūtās komandā, jāsaprot, kas mums ir, ko mēs spēlējam, kā mēs spēlējam, un arī man jāsaprot, kuras varētu kurā maiņā labāk viņu ielikt, un vairāk un mazāk, un kā tur tās izspēles radīt. Tā kā, man liekas, ka ļoti labs papildinājums būs mūsu komandai. Nākošu piekdienu jau pirmā kontinentālā kausa spēle. Kādas lietas ir jāuzlabo līdz turnīram? Galvenokārt ir jāskārto veselība patiesībā, jo mums ir diezgan liels problēmas ar veselību puišiem. Ir tādas mini-traumas, ir arī makrotraumas. Šodien Miks Līdbergs nespēlēja, bija slims. Sergejs Ķolškins, viņam arī problēmas. Tā kā, galvenais ir savākt to cilvēku skaitu. Tas būtībā dotajā brīdī ir pats svarīgākais. Vai pats jau var izteikt kādas prognozes par turnīru, vai vēl neteiks? Es varu prognozēt, ka mēs spēlēsim kā mācēsim, pilnīgi noteikti mēģināsim tomēr tikt tālāk. Tas ir mūsu mērķis. Redzēsim, kā sanāks, tā sanāks. Protams, mēs spēlēsim pret varbūt profesionālākām līga komandām, bet tāpat laikā, kāpēc gan lai mēs nevarētu vinēt arī tur pāris spēles un varbūt tikt tālāk. Paldies un veiksim kausā!